Gluži tāpat kā zemnieku labības laukos, arī Dārzkopības institūta darbinieki ķer mirkļus, lai paveiktu rudens darbus dārzā. Savukārt gaida arī ābeles, kas noliekušās no augļu smaguma. Lai gan laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, šogadu varot saukt par ražas gadu visā Latvijā. Raža ābelēm ir ļoti, ļoti laba. Cietuši mazliet bija kauleņkoki, tiem ir mazāka raža, bet ābeles cietušas nebija šo laika apstākļu dēļ, izņemot tādas vietas, kur tiešām ir ļoti sauss. Īpaši labi padevusies senā lietuviešu šķirne Augsas, kas aizņem apmēram 10% no visām ābeļu šķirnēm arī Latvijas komercdārzos. Ābolu pētniece lēš, ka šogad no 1 hektāra varēšot novākt pat vairāk nekā 40 tonu sārtvaidžu. Šogad ražas vākšana ir ātrāk. Parasti mēs augsi vācam, teiksim, septembra 2. nedēļā, tagad mēs sāksim vākt 1. nedēļā, jau faktiski augusta beigās gandrīz. Agros mēs vēl turpinām vākt, šogad ir ļoti dīvaini, nav tā secība kā parasti katru gadu. Lietainajā laikā gan aktivizējušās arī dažādas slimības un kaitēkļi. Ābeļu dārzos šogad īpaši savairojušās laputas, kas nevien sabojā ābeles lapas, bet arī augļus. Bet redziet, kā izskatās ābolīši, kam tikuši klāt laputas. Viņi neizauga vispār, viņi tādi pupuļaini, redziet. Un ja neapkaro laputis, tos augus jau nekur nevar likt. Tāpat šogad izplatīti ir arī ābolu puve un kraupis. Un tā kā bija ļoti lietaina vasaras otrā puse, tad tas ir ļoti aktuāli Latvijā. Kaut gan agrajām šķirnēm kraupis bija maz, tāpēc, ka vasaras sākums bija sauss. Ja kraupi neapstrādā ķimikālijām, tad viņš dārzā vienkārši būs. Dārzkopības institūta dārzā Dobelē aug ap 600 dažādas ābeļu šķirnes un hibrīdi, bet komercdārzos tiek izmantots ap 30 ābeļu šķirnes.